Es gribēju atmaksāt tiem, kas strādnieks izērdzināja. Man tās, kad tas puišas bija stāstiet citiem, kā viņš ir mocis, kā baroni, viņi gribēja sistu, ka es domāju, ka es izaugšu liels, es tēva grēku, oņu mocis es atmaksāju. Bet, kad es izaugu liels un pabeidzu skolu, kā es varēšu atmaksāt? Es taču nekā nevaru. Bet, kad iestājos strēlniekos, nu es varu atmaksāt, tu man ieroci. Nu, es dzīvšu, ko runāt, strēlnieki. Caru nos, barons nos. Tas man dikti patīk. Un tad es domāju, nu es varu atmaksāt. Un kā toreiz jau aģitātori bija. Bija tādi vīri, kas Marksis saprata. Tas ir Jūlijs Daniševskis, ka tas pēc 17. gada oktobra stāstītā bija ko saprast. Par strādnieka uzvaru, par strādnieka kalpa un puišu, lai tie būtu brīvi. Pračpuiks, tā viņu šo rokas atspied te, un to pa kaut spiespied klāt. Un to ieloci, šitas jau nelocā. Šo nevar. Viņam nebija tāds apre. Izbitas šī naks un to. Un tad atloci apkakli vaļā. Uzroci sar kādreiz. Un tad čauten rokās. Un prieks viņš ka dabon. Ka dabon iet tikai, ka pateicis, iet muzburkumā, tad ir lielākais prieks. Когда ликоверные молодец был, военную службу я страшно любил. Мундиры, медали блистали во мне, московские девки ласкались ко мне. Tā, un tā tieši man bija, ka man pastās forma, tas tērts, viss. Un kaļots. Edemanis, Roberts. Viņš vēl tagad, viņš teica, ka paskatās uz tevi kareiviem, tad nav šaubas, ka tie neuzvarēs, viņš teica. Kā viņi iet uzbrukumā kādiem smaidiem laigā ar visa. Tādi bija viņi, jā. Tādi bija bezbēdīgi. Es domāju, ka tas laikmets viņus tāds izaudzēja. Kā tā var būt cilvēks, kas tik bezbēdīgi iet un viņš iet nāk?